Joprojām man neatbildēts jautājumu, kur tad diēta ir labākā? Nu, nav tādas atbildes. Nu, vienkārši nav atbildes tādas. Bet tu klausies podcastu makšķerē? Nē, tur ir full focus. Tev jāredz katra straumīte, visa vizulīša, kā viņš... Bet es ātri sapratu vienu lietu, ka riteņbraukšanā bobslejā ir viena kopīga lieta. Sportisti grib vinēt. To man pietika. Tas bija labs sākuma punkts, es sāku strādāt. Zinot Norvēģijas sistēmu, man bail iedomāties treniņu stundas tur apakšā. Slidām ir smukas kastītes, viņas attaisa un tad tās slidas spīd. Pagaidi, katrai minūtei ir jābūt jēgai, ja es kaut ko daru. Un pulsometrs ilgus gadus bija pirmais, kas man to jēgu deva. Tā doma ir īstenībā influencēt uz kustību. Es saku, laktāts ir mans dievs. Varam, ja? Mēs nekad nevaram izdomāt, kā mēs sākam. Zini, kā var sākt? Čau visiem. Tā mēs arī sākam. Ir cilvēki, kur stāv uz starta līnijas, un ir cilvēki, kur darbs sāks krietni pirms tās un turpinās vēl ilgi pēc finiša. Cilvēki, kur neredzam ietekmē rezultātus, bet bez viņiem šā rezultāta bieži nemaz nenotikt. Viņš strādā tur, kur robeža starp varu vēl un vairāk vairs nevar, ir ļoti plāna. Kur katrs treniņš un balans starp progresu un pārslodzi, kur ķermenis ir instruments un galva ir tas, kas nosaka, cik tālu var aiziet. Viņš ir sporta ārsts un treneris. Ikdienā strādā ar izturības sportistiem, palīdz saprast slodzes, atjaunošanās un to, kā kļūt ne tikai ātrākam, bet arī veselākam. Viņa darbs aizved arī līdz augstākajam līmenim – olimpiskajām spēlēm. Tur, kur spiediens, gaidas un detaļas izšķir visu. Un paralēli tam, cilvēks, kurš prot arī apstāties. Viņam ir hobiji, makšķerēšana kā pretpols ātrumam, klusums pret intensitāti. Un vēl pēdējā laikā viņš ir kļuvis par vienu no tiem, kas vienkārši un saprotam izskaidro sarežģīto. Piemēram, kas īsti ir bobslejs? Šodien pie mums ir cilvēks, kurš palīdz citiem kļūt stiprākiem. Es sveicināts Jānis Kaupe. Čau visiem. Kā jūties šodien? Ļoti labi. Saulīt jau ir iezagusies mums šeit 6:45 un ir jau saulains. Fakts tas, ka tu brauc šurp un ceļi ir ar riteņbraucējiem, liecina, ka principā ir iestājusies vasara. Ja tu nāc uz veloprofi, ir 2 varianti. Vai tu atbrauc ar Ričuku vai brauc projām? Kurš no tiem tu esi? Es atbraucu. Atbrauc ar riteni? Es atbraucu un aizbraukšu. To mēs atstāsim noslēpumā. Ok, ļoti labi. Mēs tev tādu intro iedevām, bet kā tu pats sevi definētu? Kas ir tas, ar ko tu ikdienā nodarbojies? Tavs pamatfokus un kā tu sev asociē? Pamatfokus, sports, fiziskā aktivitāte, kustības, kombinācija ar cilvēku, kas viņus veic. Baigi plaši, bet īsā versija es mēģinu šobrīd, es negribu lietot vārdu, krustot, kombinēt sporta medicīnu ar trenēšanu, ar to, kā kopēji paskatīties uz cilvēku, optimizēt viņa spējas un bieži vien par amatieriem runājot, diezgan šaurā laika rāmī, ko tu vari veltīt sportam, izdarīt visu, lai neviena minūte neiet zudumā, ja runājam par profesionālu sportu. Mazliet citi likumi iestājās, bet es palīdzu sportistiem augt. Bet kā ir, ja mēs salīdzinām starp tādu fizioterapeitu vai sporta treneri vai turpatās masieri vai kādu citu? Kur tu esi šajā līmenī starp treneriem, atbalsta personālu? Tu esi tajā atbalsta personāla kategorijā vai tu esi tajā pamata kategorijā? Un kur šī te ārsta loma ienāk iekšā? Sasodīti labs un īstenībā man pašam nav atbildes uz šo jautājumu, jo vairāk es strādāju, jo vairāk es esmu kaut kur apmaldījies, jo ir īpaši Latvijas sportā. Man šķiet, visās federācijās cilvēki zina, ko nozīmē. Es esmu tikai menedžers vai es esmu tikai fizioterapeits. Nevēlni tu neesi. Un tāpat arī ārsts visu, ko var piepalīdz pēšanu, masēju. Gluži vēl riteņus neskroja, bet tie vajag ar seškantēm arī māk rīkoties. Tiešām sarežģīts jautājums. Jo vēl taču ir uzturu speciālists arī, kas pienāk uzturu koriģē. Tu esi tāds, kas iedod varbūt
zinām, medicīna tomēr balstīta datos zinātnē. Tu varbūt to medicīnisko komponentu un kaut kādā brīdī piezemē to. Tas varētu būt. Jā, man pašam nepatīk savu atbildi, jo kas dara visam, nedara nekam. Un tad pēdējā laikā es mēģinu iet šaurāk un redzu, ka cilvēkiem tas arī ir vajadzīgs, teiksim, analīžu interpretācija, pārvešana reālajā dzīvē, kaut kādas rekomendācijas un izejot no slodžu dozēšanas, kur varbūt es turpmākos gadus redzu savu nišu, kur sapratni pa vienu, pa otru, bet bieži vien varbūt cilvēks iziet no kabineta, jā, man tad tā mierīgāk un kaut kas tur jāpalieto, bet reāli paiet 10 soļi un tāds, bet kā? Un tad man tā doma, bet es varētu būt tas cilvēks, kurš uzliek tieši kā. Un tad tā doma ir, tev varbūt kaut kas pa sirdī, kaut kāda pārsitiena, vēl kaut kas, kurš priekš kardiologu ir pa vienkāršu. Kā saka, tevi nevajag operēt, netraucē man strādāt, un tad tāds cilvēks bieži vien iet pie 100 speciālistiem, jo viņa kaita nav tik nopietna, lai kāds viņam likt uz operāciju galdu, bet arī viņš grib labāk. Tad es teiktu, mēs sporta ārsti redzam to vietu, tādu mazo lietiņu, kas saistības ar kustībām sakārtošanā, palīdzēt saprast, varbūt bieži vien ar to pietiek arī, izskaidrot, saprast un translēt uz, kaut vai tie 3 treniņi nedēļa, tas pietiekoši, bet pateikt, kā viņus izdarīt. Kā tu vispār nonāci līdz sporta medicīnai? Ir medicīna, 6 gadi, standarta, pēc tam rezidentūra. Cik gara tā ir vispār sporta ārstiem? Tur ir standarta ārsta pieeja, 6 gadi vispārējās studijas, 4 gadi rezidentūra. Principā tas ir 10 gadu produkts. Jā. Un kā tu vispār nonāci līdz tai sporta medicīnai? Jo tas nav tāds, tur, nezinu, es gribu būt kardiologs vai es gribu būt ķirurgs. Es kaut kur bieži vien smējos, ka sporta ārsti nemaz nav īsti ārsti. Viņi ir tādi pa pusē sportisti, jo tā ir specialitāte, kurā tu īsti nevari iet, ja sports nav sirdī, tu pats kaut ko neesi darījis un tu neizproti to sportistu, kas ir tavs pacients, man gan gribas teikt klients drīzāk nekā pacients, jo bieži vien viņi nav slimi. Es studēju. No 3. kursa man šķiet Olimpiskās vienības laboratorijā, doktora Digni Jukman uzaicināja pavasarām, es tur acis lielas, tas ir man, jo haidī, tad viņš visi ar riteņiem brauc, es tur pats fanātiski minos un visu, un studēju treniņu sistēmas, fizioloģijas, un nezinu, es pat nebija jautājumu vienkārši. Tas aizved tikai un vienīgi vienā izvēlē. Jā. Bet tev ikdiena arī šobrīd sastāv tikai darbs ar sportistiem, vai tev ir arī kaut kādi cita pacienti, vai es pat nezinu, kur kaut kādi ar hroniskām sāpēm, kas tev nāk kaut kādi, vai tie ir visi tīri sportisti? Ļoti interesants jautājums par manu ikdienu šobrīd, jo es tādā mazā transformācijas procesā, teiksim, es esmu darba gaitas beidzis Latvijas Olimpiskajā vienībā un prasās jauni izaicinājumi, jaunas kaut kādas lietiņas padarīt, un es teiktu, tāds augsta līmeņa sportists jau sastādīs ļoti mazu manas ikdienas daļu. Protams, es izmantošu visas iegūtās zināšanas, lai viņas, es neteikšu nonestu lejā, bet iznestu plašākā tautā, un mans galvenais klients droši vien būs cilvēks, kurš kustās. Vai tie, kas te pērk riteņus, vai paskrien, vai gatavojas tagad Rīgas maratonam un grib to izdarīt precīzāk, labāk. Varbūt kādam kaut kas sāp, bieži vien izturības sporta veidos tās ir pārslodzes, traumas. Tur man palīdzība var noderēt, tā kā galvenā auditorija ir cilvēki, kas kustās. Bet vai pirms tādam cilvēkam, kurš varbūt ar sportu ir veselīgs, nav tur liels, varbūt liekais svars vai arī nedaudz pat ir, bet tomēr kustās, vai viņam būtu jāiet pie sporta ārsta un jāuztais sasmēs check-ups? Tur jāpārbauda kaut kas, vai būtu sākotnēji jāuztais kaut kādi testi un tā jānāk interpretēt pie ārsta? Jā, tas man patīk, tā ir man sirds lieta, interpretēt kaut kādus testus, pārvērst cilvēkam saprotamā valodā, bet pie tavas jautājuma pirmās daļas, ja neko citu, tad reizi gadā plašas analīzes ir jau labs sākuma punkts check-upam,
Jo nevajag aizmirst, ka sportists ir arī cilvēks un otrādi, un diemžēl tās, nezinu, pēdējā laikā holesterīna kaut kāpēc vēl tievākiem pa mani, viņi ir augšā, un tas man tāds pēdējā laika tāds, paga, kas tur notiek, jo skaidrs atbildi, es nekur nevaru izlasīt, un tāds, un nāk arī tādi, kuriem vairs nav rezerves uz uzturu, man vairs nav ko ieteikt, viņš jau vēd, viņš super veselīgi, viņš kustās, un viņam vienprājām paaugstināts holesterīns, vai tas ir ģenētikas jautājums, es nezinu, bet man tagad ir āķis lopā saprast, kas tur notiek. Tā kā reiz gadā analīžu check-ups, manuprāt, ir obligāts. Sākuma punktam. Tālāk, izejot no sūdzībām. Tu arī kā sporta ārsts un kā ārsts ar grādu arī izrakst bieži medikamentus dažādus. Tas droši vien tev plus no ne plus, bet tā pievienotā vērtība ārstam atšķirībā no trenera, uzturu speciālista vai jebkur cita. Cik bieži tev sanāk? Recepts, protams, mēs varam izrakstīt, bet viss, kas ir farmācijas firmas un visas vienmēr saka, sporta ārsti ir nemīļākie klienti, jo mūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai tās zāles nav jāizraksta. Un, ja es pateikšu, es tā viendien aizdomājos, cik procentuāli man ir cilvēku konsultācijas, kuru, beigu galā es izrakstu kādu medikamentu. Es nezinu, 120%. Jo es ticu vingrošanai, ja tev kaut kas sāp, tad, ja nav jāoperē, kas vairs nav man klienti, traumatologa ir labi sadarbības partneri, tad tā ir vai fiziska slodze vingrošana, vai kaut kāds uzturu lietas un viss. Baigi rēti īstenībā recepšu medikamenti. Pa suplementiem vai uzturu bagātinājumu cits tās tur daudz biežāk, bet tur, kur prasās recepte, ir godīgi ļoti maz. Varbūt man netrāpās, vai es esmu tāds tendēts uz tomēr, cik var mazāk zālēm. Ko es domāju, ka sporta ārstam tā ir misija mēģināt atrisināt bez medikamentiem. Tas ir grūtāk, tas ir laikietilpīgāk un pats sliktākais tev pašu to klientu vajag kā sadarbības partneri. Ja viņš ar tevi nav uz viena viļņa, vienas misijas, tad vieglāk ir izrakstīt tableti. Un kā ir profilaktiski, ja mēs pieskaramies tai tēmai par uzturu, sabalansēts uzturs? Bet uzturu bagātinātāji, ir viņi jālieto vai nav jālieto profilaktiskā veidā? Un kā ir no tādas ikdienas sportista, ja skatās, mani, kurš aktīvi nodarbojas ar sportu, brauc ar riteni, paskrienu, bet neesmu profesionāls sportists. Un profesionālais sportists, tās divas kategorijas. Kāda ir tā tava pieeja? Man standarta pieeja, starp citu, šādi jautājumi arī nav retums. Es teiktu, katru nedēļu kāds atnāk pajautā, kas ir super normāls jautājums. Man pieeja vienkārši. Ko mēs varam, mēs paskatāmies analīzēs. D vitamīnu, dzelzi, es nezīlēju. Man nevajag. Mēs vienkārši nododam analīzes un superīgs rādītājs. Ferritīns, D vitamīns, ko es arī iesaku visiem paņemt. Vajag, nevajag, devas, cik liels, vados no cipariem. Bet lielākā daļa no uzturu bagātinātājiem ir tādi, kur mēs īsti nevaram izmērīt vai tikai netieši kaut kādās analīzēs, piemēram, tev vajag vai nevajag recovery dzērienu pēc treniņa. Tādā gadījumā es rīkojos, pastāst man savu ikdienu, pastāst man savu treniņu slodzi. Ar ikdienu es saprotu ne tikai darbu, ģimeni, skolu, bet arī ēdienu reizi, cik tuvu viņi ir treniņam un tam līdzīgi. Un tad jau vadoties no tādiem vispāriem loģikas principiem, ņemam konkrēti piemēru, es vienmēr saku, ja tu tiec pie ēdiena ne ātrāk kā pusotru stundu pēc treniņa, tu zaudē atjaunošanās logu un pilnīgi, es domāju, ka tu iegūsi no tā, ka mēs pieslēgsim kaut kādu atjaunošanās dzērienu tanī brīdī, jo, tas loks ir atvērts, pēc treniņa tev vajag iebērt iekšā kaut ko no proteīna, no hidrātiem, un tad tu tiks tikai pie dabīgā ēdiena. Es palīdzu cilvēkiem maksimizēt treniņa efektu. Viņš 3 reizes nedēļā tiek kaut ko padarīt, tad mēs vienkārši zaudējam. Tur tikai dēļ tā, ka viņš nezina, ka to vajag. Baidīs tur vēlāk ko. Un tad es palīdzu piemeklēt no super milzīgiem plauktiem to, kas varētu strādāt konkrētā cilvēka gadījumā ar konkrēto slodzi un konkrēto dienas ritmu, vadoties no
es teikšu, loģiskiem principiem. Un tad ir vēl daļa vai čupa, kur nāk diezgan liela zinātne apakšā. Piemēram, man ienāca prātā kaut kāds omega-3 jautājums. Teorētiski to var izmērīt, tos omega balanses, bet man bail, ka mēs paņemtu visai Latvijai un varbūt 1% pēkšņi viņš būtu normāls. Un tad es vienmēr esmu skeptisks par tādiem mērījumiem. Pats, un nevar būt tā kā, ka pilnīgi visiem ir slikti, ja. Bet, mums pierādījumi nāk, viļņiem viņi nāk, omega jālieto un tā tālāk. Es neesmu pārliecināts, ka viņi jālieto 20 gadu vecumā, bet kā pretiekaisuma komponente, kā lai saka, jau manā vecumā un uz augšu, drusku palīdz regulēt lipīdu profilu. Es to izmērīt nevarēšu, bet man arī grūti pretoties spēcīgai pierādījumu bāzei. Tad es viņu rekomendēju zināmā vecumā, tur ar Q10. Mēs viņu nevaram izmērīt, bet, droši vien, ja tu esi 35 gadus vecs ar 12-15 stundām nedēļā, viņi ir saprātīgi lietot. Garā atbild uz tavu visu jautājumu. Jā, protams, tur mēs varētu droši vien atsevišķu tēmu par to tikai runāt, piesaistot dažādas ekspertus un radīt diskusiju. Viņi būtu nebeidzami. Mēs ar vienu sākt un turpināt. Bet ļoti labi. Jautājums vispār par to uzturu kā tādu, ja mēs esam vēl pie šīs tēmas, cik svarīgi tādā procentuālā komponentā? Tur saku, regulāri treniņi, viena komponenta, otrs atjaunošanās. Mēs no tās atjaunošanās paņem miegu droši vien. Miegs, kvalitatīvs miegs, jā. Cik no tā progresa, ja mēs progresu paņem kā lielo komponenti, kur ir treniņi, kur ir atjaunošanās kā miegs, atjaunošanās kā uzturs, iespējams, ka vēl kaut kāda komponents, kas ir mazais procents. Cik liela nozīme ir tam uzturam? Pieņemsim. Jā. Es varu piemēru iedot. Labi, piemēru. Klausos. Piemērs ir NBA basketbols, bijušais Ivans Biedriņš. Slavenā intervija pirms treniņa ar kādu kārtīgu burgerīti. Horšs burgerīši šādi pirms treniņa, un tur žurnālistiem jautā, kā tu profesionāls sportists ēd burgerus, viņš ir, kas tepat treniņā viņi nodzen to burgeru, un man viss normāli, ja? NBA basketbolists, ja? Un tāda ir vairāk, piemēram, ir kur pretī Ronaldu, pilnīgs veģetārietis, neēd nevienu gaļas produktu, ja? Ir mazāko tauku procentu ķermenī visā futbolā praktiski pasaulē, ja? Tādi ļoti. Ko es vedinu? Vai tas ir individuāli, vai ir tomēr kaut kāda vienota formula? Cik liela ietekme ir uzturam? Vienota formula vispār nav, un man tā pirmā doma, vienkārši kā mans smadzenes strādā, mums vajag nodalīt izturības sporta veidu no citiem. Es vienmēr saku, izturības sportistam ir jābūt savas dzīves profesoram. Salīdzina komandu, kurā viss ir salikts, pudlīts salikts, tev viss tik jāierodas uz treniņu, tur jāizpild treniņdarbs. Nesaka, ka tas ir viegli, bet tas ir pilnīgi cits līmenis, kā džekiem murjāņos jāizdzīvo. Jāsaprot, ko ēst, kad ēst, kā tikt pie viņa, jāizrēķina, kas ir lētāk, un tad vēl jāsāk domāt ohidrātos, proteīnos un tam līdzīgi. Un tā kā tas ir pilnīgi cits līmenis. Paņemam to kategoriju, kas mums ir tuvāk mūsu tādai, tādam vienkārši, mēs varam baigu trakos sportis, kur tur milzīgi nauda, tur mēs varbūt tik dziļi neejam. Ejam parastajā dzīvē. Tieši tā. Ja godīgi, uzturs ir pelēkākais no visiem 3 faktoriem, ko tu pieminēji, arī no zinātniskās jomas, jo joprojām ir neatbildēts jautājums, kur tad diēta ir labākā? Nav tādas atbildes, vienkārši nav atbildes tādas. Un arī nebūs tuvākajā laikā, tur tiešām no zinātniskā viedokļa tas ir viss neizpētāmākais un pelēkākais reģions. Un arī sportā es redzu, ka cilvēki brauc ātri ēdot picu un arī skrupulozi ēdot tvaicētas kukurūzas svālītes. Un viņi apbrauc ātri tā kā. Protams, ar to picu tu droši vien drusku čakarē un mazliet neizpildi to, ko tu varētu ēdot veselīgāk. Bet no otras puses, ja mēs runājam par tautas sportu, tāds, labi, tu 2 vietas zemāk būs. Bet tāpēc man tāda konkrēta atbilde nav, bet man personīgā doma ved pie tā, ka treniņš un miegs iet pa priekšu ēdienam. Es atvainojos, ja kāds domā savādāk, bet tā man personīgā doma. Ļoti labi. Dziļāk arī neejam. Nav šodienas mērķis.
Paejam pie tēmas par datiem. Mums ārkārtīgi daudz interesantu šobrīd informāciju nāk gadžetu iekšā. Mēs varam iegūt par jaudām, par pulsu, laktāti. Yes, man viņa patīk. Ļoti labi. Cik daudz mums šie dati dod un ietekmē arī tavu lēmumu pieņemšanu, balansējot kaut kādas treniņas? Manu personīgi tas varētu ietekmēt daudz, ja es trenētos. Bet par cik es cenšos palīdzēt citiem trenēties, tad es joprojām saku, ka man viņi ietekmē daudz, pieņemot lēmumus, kā mums tālāk uztaisīt tādu treniņu. Cik man finanses atļauj, tik es viņus visus nopērku, jo tā man ir slimība, man šķiet, es nezinu, man tāda ceļa, ka es gandrīz pirmo pulsometru Sigmas nopirku uz EZK veikalā. Man liekas, ka vēl kaut kur man viņš stāv, bet kopš tā brīža, kā es nopirku pulsometru, man tā kā neviens treniņš nav bez ierīcēm. Ja man nav treniņš, tad es tā nezinu. Es nesaku, ka es nevaru aiziet un izbraukt treniņu un arī gūt no viņa baudu, bet man bija tāda slimība, un viņa ir joprojām tā kā pagaid. Katrai minūtei ir jābūt jēgai, ja es kaut ko daru. Un pulsometrs ilgus gadus bija pirmais, kas man to jēgu deva. Tad pienāca jaudas mērītājs, un man tā pāc visus Z4, kuras pirmo tā kā intervālu mēģinu uzreiz uzgrillēt uz to vajadzīgo pulsa zonu. Es skatos, jauda ir kaut kādi 40-50 vati lielāka pirmajā intervālā. Un tad man atklājas vispār reālā pasaule, kas tur notiek. Un tas daudz ko paskaidroja, ka es noķēru kārtīgi pārtrenēšanos un vienkārši izslēdzu jūlijā. Un pirmo reizi, tā arī viss bija normāli. 3 mēnešus bija pilnīgi cepts, tā ka vispār nevar pedāli nospiest. Un gandrīz vai katrs lielākā vai mazākā mērā iet cauri pārslodzēju savas karjeras laikā. Un tas vienkārši ir, varbūt tādā brīdī tas sporta ārsts ir noderīgs, kas palīdz neapjukt, kad pateikt, tagad ir tā. Atslāpst uz 3 mēnešiem. Es neko nevaru mēs izdarīt. Labi, bet šobrīd ir ienākuši vēl iekšā temperatūras sensori, vūpu tev redz uz rokas, pakaļdarinājums, Garmins, pa miegu trackeri, bet vienalga. Laktāts arī. Jā, kur tu bez tā vispār? Tas, kā es esmu uzaudzis tādā laboratorijā, un ja man jānosauc īstenībā slodzes testā, ja es varētu atstāt tikai vienu metriku, tas būtu laktāts. Es saku, laktāts ir mans dievs. Pastāst tādai plašākai, kas klausās, un skatītāji nezinu, kas laktāts. Tāds pulsiņu, pulsu, jo zinu, uz rokas man stāv. Es vienmēr saku, puls rāda tavas sirds trenētību, laktāts rāda, varētu teikt, laktāts ir tavu muskuļu puls. Viņš rāda, kā iet taviem muskuļiem. Un tad liekam kopā, kā tev ir sirsniņa, cik trenēta un kā tur tie pulsi uzvedās. Un laktāts principā uzvedās līdzīgi, jo grūtāk paliek, jo viņš vairāk kāpj. Un jo vairāk tas liecina, ka tu pārslēdzies uz to saucamo anaerobo jaudu, ja tautā 5. zonu, 4. zona skaitās 5 zonu modelī, skaitās tas pārējais posms, anaerobais slieksnis, jeb FTP, jeb laktāta threshold, kur droši vien tie, kas plus mīnus trenējas pēc kaut kāda plāna zina, jo uz tā balstās pārsvarā visi treniņu plāni. Un tad slavenā 2. zona, aerobā, kur arī ir diskusijas, mans viedoklis arī nesakrīt ar vadošo viedokli, ka līdz laktātam 2 varētu būt 2. zona. Es vienmēr skatos, bet skujiņš ar 2, zinat, kāda viņam jauda vispār ir pie 2 laktāti. Un tad man nāk klāt atkal zināšanas sapratni, ko, un tad mums tāda baigā līnija jānovelk. Trenēti džeki, un džeki, kas 2 reizes nedēļā uzspēlē basu un atnāks tagad ar riteni pamīties, un tie, kas ir cilvēks pilnīgi parastais, kas nav ar izturību trenēts, viņam derēs laktāts 2. Bet skujiņu veidīgajiem un ņemsim droši vien arī tevi, pie 2 jau būs diezgan silti. Bet es nezinu, kā es tev nezinu. Bet, paldies par komplimentu. Jā, bet tie, kas kaut ko brauc ar riteni, es nezinu, 3, 4, 5 reizes nedēļā, viņiem parasti jāskatās drusku zemāk. Jā, diskusijas dalās par to 2. zonu. Bet tas nozīmē, ka ir liela nozīme, vai tu esi profesionāls sportists kā Toms, vai Ferrari un golfiņš, un tās pilnīgi citas mašīnas ar pilnīgi citiem likumiem. Bet tādam sportistam, kas grib ar riteni pabraukt tur 3, 4, 5 reizes nedēļā, kas būtu tas standartiņš? Pulsmetrs,
jaudas mērītājs un arī tā laktāta? Nē. Es teiktu, pulsometrs jā. Nu, pa jaudu skatāmies, cik ir finanses. Protams, ka ir forši, bet es arī saprotu realitāti, un varbūt tie ir tikai lieki cipari, kas traucē naktī gulēt, un priekš kam tā viņi vajadzīgi ir. Tev patīk braukt rīteni, vienkārši brauc ar rīteni, bet ja tu atnāks pie manis kaut ko paprasīt, es gribēšu zināt, kāds tavs vidējais puls ir, mierīgā svētdienas izbraucienā vai sacensībās. Un, zinot to, ko jau es zinu, man tie 2 cipari, ja tu vēl man pateiksi mieru puls, man jau izveidosies diezgan konkrēts profils pa tejiem, un es varēšu aptuveni iedot ideju. Ja tev ir 4 treniņi, labāk 5, tad 3 tu brauks tur tādā apmēram pulsiņā, 2, tad tu pavīlē, bet sadali intensitātes labāk intervalos, kas vienmēr ir veselīgāk nekā iziet un stundu, tur, sev nogalināt. Un vēl par mērījumiem runājot, ļoti populārs ir slodzes tests, ko var veikt arī Olimpiskajā vienībā. Cik tas ir iedod tādu informāciju, vai tas ir tāds check-up variants, vai tomēr tev progresa arī mērītājs? Jā. Un cik bieži tu viņu rekomendē saviem arī klientiem, pacientiem, sportistiem? Lovu tests, protams, man viņš ir super mega noderīgs, jo es tur, katru ciparu var apēst un uzbūvēt no cilvēka fizioloģiju, un tas man ļoti, ļoti, ļoti palīdz, teiksim, ja es viņu tur strādāt tālāk. Tā kustība treneriem ir tanī virzienā, ka vēl bez manis ir vēl cilvēki Latvijā, kas sāk to informāciju ēst un pat taisno izspļaut treniņu plānā konkrētajam cilvēkam bez liekas ažiotāžas un tiem 1000 cipariem, vienkārši reku tagad daram tā. Bet tas slodzes tests ir pirmkārt jau groz kā grib tauta noveco. Kopumā tu vēl ne, bet tauta noveco. Un tas check-ups sirdī ir vajadzīgs. Viņu var veidot arī vieglāk. Ja tu skaties tikai sirdi, tad Olimpiskā vienība tev nav vajadzīga. Tu var veikt vienkārši vēl ergometriju. Bet, ja tu gribi gan medicīnisko check-upu, gan informāciju par savu fizioloģiju, tad tas tāds zelta standarts. Vai viņu vajag? Es tā rūpīgi pateikšu, no 30 gadu vecuma droši vien reizi 2 gados vajag kādu testu uztaisīt. Jo tās kardiovaskulārās slimības atkal es ielēc varbūt medicīnā atpakaļ, bet, kā es teicu, cilvēks jau nav ne tikai sportists, ne tikai cilvēks, tas ir kopā, un tās slimības arī, viņas vienkārši notiek. Tā aterosklerozīt un holesterīna un viss pārējais. Tā kā dažreiz tas ir super noderīgi, dažreiz tā varbūt ir lieka informācija, bet labāk pārbaudīt. Labāk ir pārbaudīt, un vismaz reiz dzīvē obligāti vajag pārbaudīt. Obligāti. Nezinu, tu, piemēram, izdomās, varbūt jau strādāt treneri, bet izdomās pēc 5 gadiem strādāt ar treneri. Šogad veiktais tests vismaz būs jau kaut kas, ko tu vari uzreiz iedot, no kā sākam. Jā. Mūsdienu tendence, protams, viennozīmīgi ir tas AI un viss tagad timeware elpošanas siksniņa, koru nesen nopirkt, pat tur jau pēc body temperature jau sāk zonas dot, nemaz nerunāsim pa laktātu, vienkārši analīzes programmas jauda, puls jau, Garmins jau tev meta VO maksu un laktātu threshold, un viss tā AI tehnoloģija ir jau tik tālu, ka viņa vienkārši no kaut kāda tava treniņa vai no kontrola treniņa jau to slieksni jau tā kā atrod. Vai viņš ir precīzs vai ne, kā es laikam vecmodīgs konservatīvs, man vienmēr to laktātu gribās redzēt, sapārota pulsu un vēl ko mēs tur varam izmērīt, bet tās programmas paliek arvien precīzāks, un tāpēc tā tendence, teiksim, Olimpiskās vienības laboratorijā pēdējo 2 gadu, 3, 5, ir arvien mazāk ir tādi, kas strādā uz rezultātu amatieri. Es nerunāju par burjāņiem un jauniem puikām, kuri regulāri iziet, bet tādi tautas sportisti, jo viņiem tie testi dzīvo uz viņu velodatoriņu pa lielam. Un sirds, būs labi, ja, tā kā. Es arī droši vien pats tāds būtu bijis 20, 30 gadu vecumā. Un viņi tur praktiski vairs nenāk, ja nav kaut kas speciāls. Un
tas pamata klients sāk pārvērsties vai nu par uz rezultātu strādājošu jaunieti, vai 35, 40 plus, kuriem uzšaujās otrā jaunība, viņi tagad sāks vienalga gatavoties pusaironmanam vai vēl kaut kam, un tad viņi iziet to check-up, jo kāds kaut kur, kaut kad ir dzirdēts, ka ir nomiris. Tāds stāsts no dzīves. Ļoti interesanti. Bet kā ir par zonām runājot, tām treniņu zonām? Mēs te pieskārāmies 1., 2., 3., 4. Mums tas pats jautājums arī bija Tomam, nevis Tomam, bet Oskaram Muižniekam. Un cik svarīgi ir tā otrā zona un cik tavuprāt būtu vajadzīgi tie treniņi tādam, ja mēs koncentrējamies uz pašiem amatieru sportistiem, kuri nodarbojas aktīvi, brauc velomaratonus, trenējās, bet nav profesionāli sportisti. Kāds ir tas treniņu sadalījums, tavuprāt, tādā nedēļas ietveros, ja mēs skatītos? Tur atkal tāds, no kurienes tu nāc un uz kurienu tej, jo vajag populārie hīti un viss, un tāds īsā versija, vajag tikai bliest, ja tev ir 3 stundas nedēļā un tavs vēl maks kāps un tā tālāk. Kopumā melots nav. Teiksim, tev ir 3 stundas nedēļā, kā tu viņus izmantos? Pa lielam katrs treniņš ar intervāliem. Tādi cilvēki ir daudz, un es nesaku, ka tas nav neefektīvi pirmo 3 mēnešu laikā, jo pēc tam sāk rasties problēmas, nevienmēr, bet sāk rasties. Stagnācija garantēta pie augstākas intensitātes treniņiem non-stop. Ja tu esi cilvēks parastais, ja tu esi Oskars Muižnieks, kurš nav cilvēks parastais? Kas nav cilvēks parastais un pat nevajag mēģināt viņa principus pielāgot sev. Tas nav cilvēks parastais. Un, ja mēs, pat dzīvi saskaidīt viņa treniņu stundas, un viņš šodien pat beigtu darīt otro zonu, mums būtu baigi ilgi, kamēr mēs viņu nokaut. Baigi ilgi jāgaida. Un tāpēc saku, no kurienes tu nāc, ja tev ir kaut kāds milzīgu zemo stundu baselines, tu esi citā kategorijā. Un tad tu vari atļauties izbraukt 2 treniņus pa stundai ar intervāliem nedēļā. Es šaubos, vai mēs viņu apdzītu vēl 10 gadus pie tāda treniņa režīma. Viņš vienalga būtu labāks. Tā kā tā atbild nav tik vienkārši. Bet rezumē tāds, ka lielākā daļa Z2 zonā braucam pietiekami ilgi, cik vien iespējams, ar intervālu sliekot iekšā. Protams, ka individuāli, bet mēs tādu, kā ieguglējot vai ierakstot ChatGPT, esmu sportisks cilvēks, 30 gadi, gribu braukt ar riteni, gribu pilnveidot savu progresu. Mans tāds primitīvais ieteikums, es saprotu arī visus tos laika ierobežojumus un pats es tādos, un zinu, kā, ja man izdodas 3 treniņu nedēļā, es baigi laimīgais. Bet tā kopējais likums man vienmēr ir 1Z2 pret 1 kaut ko ātrāk. Tad skaties, ja 3 treniņi, tad forši ir izripina 2 mierīgākus vienā ielādē, 4 mums jau ir 2 un 2, un tad tā, pirmkārt skaitās 3 treniņi, lai mēs varbūt pa 0,1% kaut kur varētu progresēt. 4 ir ļoti cerīgi jau iet uz augšu, 5 precīt tev viss tavās rokās. 2, 1, labāk nekā nekas, bet baigā izaugsme nebūs. Un tāpēc ir ienākuši mūsdienās tās programmas ar tiem augstas intensitātes darbiņiem droši vien cilvēkiem, kam ir 2 pa pusstundai nedēļā. Tad es vēl domāju, varbūt, ka tas, lai dabūtu ārā no 2 pa 30 minūtēm nedēļā, iespējams abi būtu ar intensitātēm, jo tur 30 minūtes Z2 labāk iet uz darba kājām. Arī ļoti labs ieteikums. Bet, ja mēs skatāmies tādu, pieņemsim, 4, 5, 6 reizes arī pēc tiem PVO datiem. Normāls amatieris, tieši tā. Arī mans tas treniņa apjoms tā aptuveni ir. Un tas būtu tie 90-95%, kur mēs liekam Z2 zonu, un tad tie pārējie intervāli, vai tomēr tie 50% Z2 zonu un pārējo mēs ceļam kaut kādā. Es vienmēr pats nesapratu, kā mēs rēķinam tos procentus. Tā kā no treniņa laika, un droši vien paskatāmies pēc tam tur treniņa pīkā vai ko. Es tik smalki neatbildēšu. Es drīzāk pateikšu, tev ir 5 treniņi, 3 brauc Z2 un 2 taisam pa attīstošiem treniņiem, vai tu
pataustīs tur vienā vēl maks otrā slieksnīt, kas tur 4. vai 5. zona, vai tev patīk sprintot, tad vienu veltīsim sprintam, otru skatīsimies, kam tu gatavojies. Tur. Bet īsā versija droši vien vienu taisīt kaut ko ļoti intensīvāku, vienu vidēji, tur ap 4. zoniņu, un viens varētu būt, atkal, ja tev ir augstāka pulsa, vienam ir jābūt obligāti tas mans mīļais 115, 120 pulsā, kaut arī tā būtu pirmā zona. Un tad mums 1Z1, 2Z2, 1Z4, 1Z5. Tāda nedēļa. Super. Bet par zonām vēl parunājot. Droši. Tas interesants sportists ir Klæbo, kas ir norvēģu biatlonists. Un tā slavenākā no olimpiskajām spēlēm epizode, kur viņš kalnā ar 25 km/h, kur, man liekas, bija 8% kalns, kaut kas tam līdzīgs. Izskatījās kā pagludoja. Izskatījās kā pagludoja, ne vēl man tā ar atliecoties, es lejā no kalna tādā ātrumā varētu mēģināt spiest. Un viņiem intervējot, viņš, protams, ir savā, ja mēs skatāmies no tāda vidējā gadu vecuma, 27, 28 gadi, kas ir tas pīka sportista vecums, vispārēji pieņemtais, šak praktiski viss treniņu Z5 zona. Jā. Un tad man tas jautājums, negribam sirdi pārtrenēt, vai kāds tur saka, viņš aizies ar sirdi, tur 45 gados vai 50 gados. Viens norvēģis bišķi nomirš šogad. Tas ir viens. No otras puses, to varbūt saka kāds, kas dīvainā sēž, un kas ir labāk, Z5 zona visu mūžu ar 6 olimpiskajām medaļām, bet, vai sēdēt dīvainā visu dzīvi. Bet jautājums tāds, cik ļoti tas ietekmē, ja mēs runājam par tādu amatieru sportistu, tā Z5 zona, mēs runājam par Z2, ko mums ietekmē, ja mēs trenētos visu Z5 zonā? To man grūti atbildēt. Es gribu tā kā pabrīdināt, ka šī atkal ir cita mašīna. Un viņš varbūt nes tautā mazliet... es nezinu, vai viņš nes, bet varbūt žurnālisti to interpretē vai citi Instagram lietotāji, ka jau tagad Z5... Kāds zina, kāds laktāts ir? Pēc pulsa varbūt ir Z5. Viņš nav nokļūst tur nejauši. Zinot Norvēģi sistēmu, man bail iedomāties treniņu stundas tur apakšā. Un kā mēs runājam pa mūsu Klæbo Oskaru Mužnieku, tad droši vien pie tā izdarītā apjoma ar pilnīgi skaidru. Klæbo jau uz iepriekšējām olimpiādēm gatavojas tā, ka viņš zina, ka šī līkumā sprintā viņš visus satēnojus izmētās. Un iespējams, ka 3 gadus viņš iet katru treniņu, domājot, kā viņš ies ārā no tā līkuma. Un tās ir citas mašīnas arī psiholoģiski. Un viņš zina, ka viņš to trasi zina, viss sen izpētīts, viņš zina, ka viņš tur uzskries tā, ka pārējie vienkārši to negaidīs, un nebūs ko nolikt pretī, un viņš to izdarīja. Tā kā tas Z5 varbūt bija čutne katru treniņu līdzīgs kāpums līdzīgā garumā, kuru viņš varbūt iemauca tikai 2 reizes pa treniņu un tipa Z5. Tā ir pilnīgi cita mašīna, un mēs nezinām laktāta cipars, kas varbūt muskuļiem nebija Z5, un tas motors tika mazliet latviskā, tā kā overdrive'ā iets, tikai uz šito olimpiādu un paskatīsimies, kā būs, tur nākamā sezona. Droši vien viņš palaidīs vaļā. Es varu kļūdīties, varbūt nepalaidīs vaļā, bet tā motivācija tiem, kas vinnē tur olimpiādas, ir, mēs te visi kopā sanākuši motivēti šī telpā, tāpat būs pa maz. Visu paņemsim, viņam kā Rīgai kopējā tā motivācija vinnēt. Ko tu tādam izdarīsi? Pogačars tāds pats ir. Šo superīgo virzamies tālāk. Ceļš līdz sporta medicīnai un olimpiskajām spēlēm. Kuros sporta veidos vispār tu iesaisties? Kur mēs redzam, kur ir tā tava specifika? Tu domā kā sporta ārsts vai tāds kā entuziasts? Kā sporta ārsts, mēs skatāmies uz tā profesionālu karjeru. Olimpiskajā vienībā iegriezās tā, ka pirmā darba diena un es uzreiz esmu pie bobslēja. Tad, kad es oficiāli ieguva sporta ārsta certifikātu, jo ātrāk darba līgumu nevarēja noslēgt. Teikt, certifikāts, sāk strādāt Olimpiskajā vienībā. Kā jau minēju, tur jau bija cik vasaras pavadījis, bet tādā brīdī bija tāds oficiāls starts. Un veidojās ļoti
varētu teikt, jauna komanda bobslejā. Sandis Prūss bija pie ruļļiem, un tad tur arī tā kā daktars mainījās viss, un Melbārds nāca iekšā, un tāds, nezinu, kāpēc es tur Sandim iepatikos, ko vai kā, bet varbūt spiestā kārtā, jo tā doma ir, ka olimpiskā vienība nozīmē, katram sporta veidam savu sportārstu. Man tur līdz galam viss nav skaidrs, kā tas ceļš aizvijās, bet es biju iekšā. Neko nesaprotu no sprinta, no lieliem muskuļiem. Zinu, ka es esmu uzaudzis rekur ar riteņiem un BMX es darbojos un ko tādu. Bet, zinu, kā, bet es ātri sapratu vienu lietu, ka riteņbraukšanā bobslejā ir viena kopīga lieta. Sportisti grib vinēt. Un ar to man pietika. Tas bija labs sākuma punkts, es sāku strādāt. Un tā pat neatceros. Es ielecu avantūristiskā vilcienā, kas no manas skatu punktu izstījos, te viss ir pārdomāts, stabils un atstrādāts, kaut gan pēc tam dzerot ālu ar Sandu un runājot, tur viss bija tāds, es nezinu, kā tas viss tur izvērtīsies, es tik redzu, ka Melbārds ir super spēcīgs ap viņu būvēm komandē, un tāds viss arī nostrādāja. Bet tu strādā arī ar kaut kādiem citiem sportiem, vai bobslejs ir vienīgais? Laika gaitā bija, es teikšu tā, vismaz pusi, vairāk kā pusi vienmēr bijusi laboratorija, laboratorijas testi, un kas nāk, to ņemam. Sirdslieta, protams, ir izturība, pats tur kaut ko skraidījis, minies, tur slēpojas un visu, ko var pamēģināt. Tā kā sirdslieta ir izturība, un tad kaut kā nonāca velo puikas pie manis, un tad es sāku arī uz tiem čempiem braukāt. Tad pienāca vēl tur Mārtiņš Blums no MTB, BMX mazliet pienāca, un laikam viens skrējēja, vēl kaut kas. Un triatlons man bija, Beāta Jansone. Un tā vairāk tā sapulcējās bobslejs un slēpotāji, protams, kaparkalēs. Un sapulcējās izturība, bobslejs, laboratorija, tā varētu teikt. Un kā tev sanāk arī šobrīd, tā arī tu plus mīnus visus arī bilants tagad laboratorija tev bišķiņ nostpējies? Nē, zinu, kā es jau saku, es tāda transformācijas periodā. Jā. Tas, kas man bija, to es runāju par to, tas, kas man bija. Jā, un tā arī bija tie aptuveni, tā arī tev sadalījās tā ikdiena. Kas man būs, ja godīgs pats nezinu. Parunājam par to bobsleju nedaudz, par Latvijas bobsleju izlasi. Strādāt ar to nozīmē, bet ļoti specifiskā sporta veidā, ātrumspēks, risks. Ko tas atšķirās varbūt no tāda izturības sporta? Kādas ir tas treniņu uzbūve un treniņu ikdiena ar šiem sportistiem, bobsleja sportistiem? Ja mēs paņemam salīdzinām ar... Es teiktu pilnīgi savādāk. Pilnīgi. No medicīniskā viedokļa man uzreiz tāds izturības sporta veids ģenerāli tā ir fizioloģija vai pārslodzes traumas. Bobslejs, pārslodzes traumas ir tur, protams, ahili visu, jo 100 kilogramīgi ķermeņi darot tik daudz darba, sprints, ātrums, svari, cīpslis loģiski, ka netur. Bet tur liels komponents ir tā saucamās akūtās traumas, kaut ko sastiep, kaut ko ierāv, kaut ko, kas ir normāls sprinter traumas, futbolista traumas, kas notiek šidā. Plus kritienu trasē, kas arī notiek šitā, nesaka, ka riteņi krīt, un citreiz pat ļoti smagi, jo īsti nekas nav uzģērbts, izņemot ķiveri. Tur vismaz tu esi tādā metāla, bet karbona kastē. Un tā ikdiena atšķīrās ar, es teikšu, primāri ar domāšanu. Turēšana ir apmēram tā, jo vairāk, jo labāk, jo pirmā prioritāte ir turēt muskuļu masu, un pat pie visas svāru slodzes, hipertrofiskās muskuļu slodzes daudziem to masu neizdodas dabūt, un viņi vienkārši nabagi rīja un stumj iekšā. Visu laiku jābūt plus kalorijām. Un tāds ar riteņbraukšanu tā kā pa 180 pilnīgi cits stāsts. Mēs domājam, ko apēst mazāk, nevis vairāk. Tā kā tas bija tāds vispār cita pasaule, kā tas viss notiek. Līdz ar to es sapratu, ka tā ēšana tur ir, es teikšu, nav tik sensitīva. Vienkārši uzliekot uz galda milzīgu šķīvi un būs labi. Iedosim vēl papildus proteīnu, un tad mums muskuļu augšana ir nodrošināta. Tā tas apmēram ir.
Un tad vēl man mazliet pārsteigums bija, ka tanī sistēmā, ka es atnācu, treniņu nometnēs tie bija apmēram 5 stundas dienā viņi trenējās. Lai stumtu 5 sekundes, viņi strādāja 5 stundu rīta rosmi, pirmais treniņš, kas parasti vieglatlētika, vakar treniņš, kas parasti ir svari, un es tā vienkārši saskaitīju laiku un tāds profesionāli riteņbraucēja treniņu laiks, tikai pilnīgi savādāk izveidots. Tā kā ir kaut kas kopīgs, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Tu iesāki arī esot Olimpiskajās spēlēs un arī pirms tam tādas foršas rubrikas savā sociālos Instagramā vienkārši par bobsleju cilvēku, nezinu par bobsleju. Pastāst, kādu faktu varbūt no turienes, vai kā tev vispār tā ideja radās? Ja godīgi ideja radās no treneru kursiem, kur es tagad ceļā arī uz treneru certifikātu iegūšanu, vismaz C kategoriju. Un tur bija tāds Kristīna Beitika, varbūt es atvainojos, ja es jaucu tāds, man Instagrams 0, tā kā, pilnīgi 0, es neko tur baigi neskatos, patīk daži tiešām infografikas pa manu līniju, tur pa zinātnisko, viegli uztverams, man tā, šits man patīk, dažiem piesakoja, bet tas arī viss. Viņi tā, pamēģināt uztaisīt, tur visi iejūsmīgi Instagrams, tad, kam tie followeri, tā kā, ja godīgi tāds, zin kā, man vienmēr bijis kauns piegražot sociālo vidi ar štruntiem. Un es, zin kā, baigi iekšēji ceru, ka man ir neskatieties vienkārši, ja gala, cik lūdzu neskatieties, bet es katrā tanī rīliņā kaut kādu vienu, varbūt domu mēģinu iemest, kas varētu būt noderīgi. Kā es teicu, man te viens bija pa makšķerēšanu, ar ko es arī iesāku. Es tiešām nezinu, kas tur ir noderīgs, bet vienkārši parādīšu, kā es makšķerēju. Varbūt kādam patīk, kā čāņieki makšķerē. Tur viss baigi labi izvērtās, tiešām noķēru zivis, kaut gan es domāju, ka es nenoķeršu, bet, viss tur tā sanāca. Tas influenceris es īstenībā. Bet jā, un tad tā, uz ko es influencēju. Un man tā doma ir īstenībā influencēt uz kustību. Viens kaut kāds... Reku bijām forša ģimenēm paslēpot, un ja godīgi atnāca atpakaļ feedbacks, un šis bija forši, man patika. Cilvēki nopirka slēpes, viņi nobukoja mājas arī brauks uz labi, ne pa Somijas tās, bet tā kā es kaut ko dabūju pakustēt, iedvesmoju kustēties. Un man liekas, ka es to kustību paturpināšu, man kā tur sanāks, kā nē, tas štruns, bet ja es varu dabūt kādu pakustēties vairāk vai izskaidrot sarežģītas lietas, vienkārši es uzskatu, ka es esmu labi savu darbiņu izdarījis. Par tām sarežģītajām lietām bobslejā. Pastāst kādu no bobslejā piemēru. Es centos tajos viģikos paskatīties tieši tik tupa, kā es arī skatos, jo es iekšā tādā tehnikā, tur ir treneri, tur ir mehāniķi, tā kā, ko man tur vēl gudrīgi tēlot, līdzīgi kā Raivis Jansons sataisa visiem riteņus. Es neiešu tā kā... Jā, zin kā, galvenais ir atļaut viņam strādāt. Un līdzīgi kā man patīk padiskot, bet tā kā baigi nepatīk, ka tagad te vajadzētu tā darīt, tā un šitā, un es pilnīgi augstu līmeņu profesionāliem netraucējiet viņiem strādāt, lūdzu. Jā, un tāds, to es mēģinu ievērot. Un, jā, par ko mēs par bobsleju, par to interesanto es vienkārši pateicu, ka slīdes ir spīdīgas, tur štruns no kāda materiāla vai vēl zāle ir zaļa. Aptuveni tieši tik vienkārši. Un, ja godīgi, no ārpuses tāds primitīvs skats jau ir vienkārši ātrāk tikt lejā. Mums vajag ātrāk tikt lejā. Un citreiz izkāpjot vai paskatoties no malas, un man ļoti patīk arī parunāt ar cilvēkiem, kas tā kā vispār no sporta neko nesaprot vai no kaut kā tā kā, jo tie jautājumi, ka viņš tā, bet kas tas tāds vai tā kā, kāpēc tā nedara? Un tāds, tik ģeniāls pēc būtības jautājums, ja tu ilgi esi iekšā kaut kādā putrā, virtuvē, vēl kaut ko, tu jau tur esi bišķiņ apsūnojis, ja, un es tā kā pienāku no malas un tāds, slīdām ir smukas kastītes, viņas attaisa, un tad tās slidas spīd pirms mačiem. Kā viņi tur pulē vai vēl kaut ko, un tas interesē 0,001 varbūt procentu no Latvijas, kā viņas pulē tehniski visu, un es arī to nezinu.
Bet tas, ka viņi spīd, cilvēkiem patika, un tas, ka nevar braukt uz sarūsējušām slidām, arī patika. Un, tā es saliku primitīvas lietas. Vai viņš ir sarežģīts? Ja ņem ģenerāli, nē. Iestum nobraucējs lejā ātrāk, punkts. Jebkurš sporta veids, ja tu viņu ņems dziļāk, ir sarežģīti. Pilnīgi jebkurš. Rīčuks, bobslēs, nav svarīgi, kā mans vispār. Par sarežģītību runājot. Tev ir pieredze Olimpiskajās spēlēs. Cik tu Olimpiskajās spēlēs? Es saskatīju 6, 2 vasaras, 4 ziemas. Šausmas. Vairāk nekā es mūs nostājies kopā. Bet, ļoti labi, nevajag kustēties, nevis sēdēt televizoru. Bet labi, salīdzinot Olimpiskās spēles ar citiem mačiem, ar pasaules kausiem, ar kaut kādiem lokālajiem, kāda ir atšķirība? Atmosfēra, gatavošanās posms. Sākam ar atmosfēru, ja mēs vispār par tādu atmosfēru, un tad pieskaramies vēl tam posmam gatavošanā. Es varbūt sākšu no sākuma ar sevi, ar savām emocijām, kā pirmo reizi atbraucot uz Olimpiādu, man bija tikai bobslēs, un pa lielu mēs esam tanīs sacensībās, un tā, kas te vispār atšķirās no pasaules kausa? Tie paši uzvārdi, tie paši, viss tas pats, tikai drusku vairāk skatītāji, bet nekas. Un tas lielums tai olimpiādei ir tik, cik tu viņu galvā uzbur. Ja citiem vārdiem, zika olimpiāda, bet sportistam tas vairāk pat var traucēt nekā palīdzēt. Tā kā tas lielums dzīvo drīzāk galvā, un tad ikdienā, kad tur ir ciemats un reglaments, drošības kontrols, ēdiens, kādu dienu viens un tas pats, tev bišķiņ presē, mentāli tev presē, kaut gan fizioloģiski viss tur ir, bet tev ir jābūt gatavam brīvā režīma cietuma ikdienai. Bet sacensības pēc būtības neatšķirās. Viss setting. Bet kas atšķirās? Pēkšņi visi ir kļuvuši nenormāli stipri. Mēs varam pārjautāt Tomam Skujiņam vai tam līdzīgi, bet varat paskatīties, kāds ir blīvums. Ar Patriciju Eiduku man bieži sanāk pakomunicēt, vienkārši super cilvēks, un man patīk dabūt info no viņas, kas notiek slēpošanas pasaulē, vismaz sieviešu līnijā. Un paskatīties, kāds ir blīvums olimpiskajā sezonā rezultātiem. Paņemam Blūmu, labs piemērs, XCO, olimpiskā sezona, tur katru sekundi kāds iebrauc un tāds, pats ar šito atpalicību, viņš tur būtu 10, tur viņš ir 45 vai kaut kas tāds. Visi tā nospicējās, tā, un tas pats ir arī bobslējā. Vai droši vien ņem, kuru grib sporta veidu, olimpiskā sezona ir, ja tu domā, ka tu izbrauks tāpat kā iepriekšējos gados, tu vari braukt mājās, un tur visi iet uz pēdējās robežiņas, līdzīgi kā Kloebo, līdzīgi, visi iet. Tāda pieredze. It kā sacensības tās paši, tikai visi ir pēkšņi palikuši. Bet no tāda sportiskā viedokļa mēs teiktu, ka tas ir augstākais no tāda sportiskā līmeņa. No ažiotāžas noteikti. Gan jau ne visiem sporta veidiem, tur futbols, tenis, tam līdzīgi, tos noliksim malā, bet tie, kas ir, teiksim tā, mazāk naudīgie, man tā liekas, ka jā. Un par to gatavošanās tu jau pieskāries, bet cik ilgs ir gatavošanās posms? Mēs esam dzirdējuši, ka gatavojas pat 2-3 olimpiskās spēles uz priekšu vēl nestartējot. Es teikšu vairāk mentāli tas cikls varētu būt, ja mēs paņemsim 2 vai 3, 4 gadus posmus. Atkal piemērs bobslējas riteņbraukšana. Bobslēju tu, ja tev atnāk spēcīgs čalis, patiesībā 4 gados var sagatavot. Līdz top 10 noteikti, varbūt arī augstāk. Riteņbraucēju 4 gados, tu gribi sagatavot, 10 minimālais. Kur ir 2,5 cikli. Ja tu paņemsi bez uzvārdiem, mums tad daži labi čaļi ir, LA nebūs viņa olimpiāda, protams, ka nē. Varbūt pat ne nākamā. Labi, tagad viss te riteņbraukšanā tiek forsēts un celts uz augšu vēl kaut kas, bet es tādu, kā vienmēr step by step domāju. Tāds bišķiņ pa lēnu priekš mūsdienas ritmu, tāpēc es tā
mazliet atmetos no tā profesionālā sporta. Man likās, ka to ritmu vienkārši nevar vairs izturēt. Tad vienu dienu tu kaut ko nezini pa bikarbonātiem, vēl kaut ko tu jau esi tā kā nokavējis jau. Es nevaru to spiedienu izturēt, ja godīgi. Es ceru, parastajā pasaulē tas vēl nav tik. Bet, ja godīgi, ja mēs runājam par izturības sportu, mums jābūt kadram un mums ir stabils 2-4 gadus ciklu, plānveidīgs pieaugums, pēc iespējas ātrāk saprast vājo vietu, sirds, muskuls, tur sprinta jauda, jau cerams zināt, kāda būs trase. Tā kā es teicu, Klebo, visticamāk, viņš 3 vai 4 gadus galvā to kalnu atstrādāja. Es domāju, ka es daudz nekļūdos. Ļoti interesanti. Kā arī salīdzinoši starp šādiem sporta veidiem var atšķirties tie gatavošanās cikli. Pastāst par savām pirmajām olimpiskajām, bet tiešām to sajūtu par pirmajām. Tagad 6 jau vai 5, 6 jau tāda atkārtošanās un tāds varbūt šis jau nekas jauns jau atkal. Kāds bija tas pašs pirmās? Pašs pirmās, jā. Nereāla temperatūra, Nimesils sarījies, jābrauc, jālido, slims. Izdevās par laimi aizlidojot tur savā istabā pabūt, man liekas, 2 dienas, un es sāku vesļoties un paldies Dievam nevienu neaplipināju, bet baigi. Tāds bija mans pirmais sākums. Tur tajā laikā es gandrīz saslimu visos braucienos uz kaut ko ļoti svarīgu. Tā tad iekšēji kaut kāds stresiņš bija. Tagad rūdījums pienācis klāt, es uz to visu skatos vairāk profesionālāk, vairāk vēsāk, palīdz tieši otrādi sportistiem būt mierīgiem, nevis vēl uzvilktiem. 5 reizes galvā ejam cauri, kas būs vajadzīgs, ko potenciāli neesam padomājuši. Man vienmēr patīk, lai man ir plāns A, B un varbūt arī C, arī pakojot, medikamentus. Varbūt man kasta sanāca liela, bet es zinu, ka man nekas nepietrūks. Toči nekas nepietrūks, un tā arī bija. Un man vienmēr patīk būt gatavam, cik var plašākam notikumu lokam, kas attiecas pa manu līniju. Līdz ar to pirmās pret pirmās es neko nesapratu, vienkārši Līgas Cirulis vadībā tur bija un kaut ko varēja darīju. Es tā apmēram teiktu, tad šeit jau ir baigi normāli. Es zinu tos, kas tur ir, kas noteikti palīdz sportistiem justies brīvāk. Tur ir kaut kāds drošības kontrols, kā es teicu, to brīvā režīma cietumu, to mentālo pusi ar jokiem un arī olimpiskie daži te video. Apmēram tā es tur, tāds muļķis es neesmu, kā es tur iztaisos, bet sportistam varbūt palīdz, ka tu zini, ka reku ārsts un viņš tur baigi nestreso, tā kā, tas var nestresoši. Es mēģināju tādu ienest. Protams, saglabājot profesionāli bija arī medicīniskie darbiņi, bet vairāk tā mentāli palīdzēja. Par Latvijas riteņbraukšanu. Latvijas riteņbraukšanā ir savi līderi, ir savi stāsti, un es tiem vienmēr stāv arī cilvēki, kas palīdz gatavoties, atgūties un noturēt formu. Kā tev sadarbība izstās ar mūsu vienu no sportistiem, ar Tomu Skojiņu? Jā, tad to jau nav noslēpums, ka viņa ir ne tāda varbūt diena no dienas, bet arī tagad reku sanāca slimības dēļ izlaist Pavasara klasikas. Protams, tur daktari ir apkārt visu un viss, bet tāds, Toms tādu double check ar mani uztaisa, vai tas, ko nozīmēja medikamenti. Es jau arī neesmu tādā līmenī kā viņai, bet šādi tad, par cik es viņu pazīstu no sākumiem, tad reizēm es kādu padomiņu varu iemest, kas man liekas, ka jau to viņi vai izdaram vai kaut ko vēl šito pieliekam klāt, vai šis man tur nezinu, deva pa lielu vai vēl kaut kas, varbūt tev nevajag. Ne tā atkal netraucēja strādāt komandas profesionāļiem, bet varbūt kādu savu mazos 5 centus iemetu Tomiņu virzībā uz augšu vai vienkārši pārunājot situāciju. Šis jau, protams, nav nevienam sportistam priecīgs brīdis, ka tu mēnesi, kā slimo un netiec apakaļ. Jā. Tas, ka mēs te nedēļu paslimojam, pofīgi, mēs ejam braukt, mēs tur 50 vietas zemāk, so what, tā kā. Bet tur ir pilnīgi cits stāsts. Tur
nezinu, esi 25 vats vājāks un tad izstājies. Nu, tas taču nav. Un līdz ar to tās mazās visas lietas, tad, zin kā, nekur nevar kļūdīties. Cik tev ir tādi sportisti, ar kuriem tu šādā veidā vēl, kur tev ir tavā redzeslokā, kur pakonsultēs kādreiz, kāds saka, second opinion, otrreizējo viedokli? Ne tā, ka baigi kaut ko ietekmē. Saka, man ar Patricija patīk apmainīties, jo viņai tas domu gājiens, mums tāds tuvs domu gājiens, un tad es varu uzzināt, kas notiek slēpošanā, ar to viņi zina, kas riteņbraukšanā tādi, un tad jau tu vari atkal vienam ar otru palīdzēt tev heat trainings, tur notiek, kas ar citām lietām, nu kā viņi tur ziemas pret vasaras sporta vai dabas izturības. Un es tos varbūt minētu kā divus biežākos kontaktus, bet ne, ir jau arī vēl, bet vairāk tādi, pēc vajadzības. Kā ar Latvijas riteņbraukšanas federāciju? Mēs to esam redzējuši, ja Latvijas riteņbraukšanas federācijas un vēl projām redzam arī, kāda sadarbība tev tur vēl projām. Pat labākā. Pildīja sporta ārsta arī funkcijas vai kaut kā vairāk iesaisties? Principā, cik es līdz šim biju ar federāciju, tas bija es kā no Olimpiskās vienības daktars uz pasaules Eiropas čempionātiem riteņbraukšanā, arī olimpiādē un daru, ko varu. Tur ir nereāli forši džeki savākušies. Tā komanda, kas tur tagad ir vienkārši super. Tā skaitā arī Tomiņu, Kristu, Emīlu, visu sapakojot, tur Pluto. Visi ir nereāli superīgi cilvēki. Un katrs dažāds, bet reizē sanāk, un tad davai strādājam kopā. Tāpat visi menedžeri, kuru gads ir smukuls iekšā un mūsu ģenerāls Marks saucamais. Un tur tas ir tas stāsts, ka pareizie cilvēki satikās pareizā laikā. Es domāju, ka sadarbība galīgi nebeidzās ar federāciju, vismaz pagaidu plāns ir arī uz Monreālu man piesaistīties. Tā vai citādi detaļas tur risinās. Nav svarīgi, ko es varēšu, to es izdarīšu, to es palīdzēšu. Tas man kalendārā ir ievilkts. Un tur veidojas tāda Džons, Johaidī, kā es aizmirstu. Bez viņa vispār tur nekas nenotika. Tā kā, pareizie cilvēki satikās pareizā laikā, un tad tā Linards Veida, tas menedžers, par ko viņi vēl nesaņem algu pa lielam. Lielākā daļa tas nav naudas darbs. Ejam pie trešās tēmas. Un mums ir vai kaut kāds jautājums? Nē, mēs turpinam, viss normāli. Labi. Trešā tēma. Personība, veselība un ieteikumi sportistiem. Par riteņbraucējiem, īpaši amatieriem. Nedaudz mēs pieskārāmies, bet tomēr, kas ir tādas varbūt populārākās veselības problēmas, ko tu redzi riteņbraucējiem, ja mēs par riteņbraukšanu runājam? Tā ir stāja, muskuļu masas, kaut kādas uzturs. Ir kaut kādi tādi mazie tips un triks, kurus mēs varam iedot, pieskārāmies vēl. Kopumā es teiktu, riteņbraucējs ir vesels. Man tāda uzreiz šis uzreiz saistās ar riteņbraukšanu, jo godīgi no veselības viedokļa labs sporta veids. Bet kaut kādā vecumā, teiksim tā, ir jāliek klāt svāru treniņu, ja mēs gribam domāt par kaulu struktūru. Un nav noslēpums, ka dažiem profesionāliem riteņbraucējiem ziedu vecumā, rītīgi jaunā vecumā, ir jau problēmas ar kaulu struktūru tikai tāpēc, ka viņi neko citu nav darījuši, kā braukuši uz riteņu, kas ir apmēram līdzvērtīgs peldēšanai. Tev nav vertikālās lodes kaulēm, viņiem nav iemesli būt stipriem, kas, protams, ir forši, jo tu paliec vieglāks, tev pieaug vatus kilogramu, bet jebkurš kritiens tev atnes kaulu lūzumu. Nav labi. Līdz ar to, kas domā, ka tikai vienīgi ar riteni viņi izdarīs savu visu veselībai, kļūdās. Un droši vien atkal grūti novilkt robežu 35, 40, 45, nav svarīgi, bet svaru zālē vajag reizi nedēļā iegriezties. Neuztraucies, tas neuzbojas jums tādu muskuļu masu, un ar riteni jūs īstenībā būsiet pat vēl ātrāk. Turpretī skriešana, kas ir diezgan, es teiktu, bieži klienti manā pieņemšanā,
Tur ir vairāk lietas. Un, labi, šis varbūt ir velo podcasts, bet es domāju, daudz skrien. Off-seasonā daudz skrien. Vējainā dienā. Kāpēc ne? Un patiesībā super lieta. Nav alternatīvas skriešanai, vienkārši uzvelc bots un skriet un viss. Bet tur traumas un pārslodzes traumas un visādas problēmas ir daudz vairāk. Nu, nezinu, skriešana uz mūsu kājām, mugurām ir daudz agresīvāka. Un bieži vien tu palielini kilometrus, gatavs tev kaut kas tur izlec, un tad viss rehabilitācija, ārstēšana. Tā kā ar skriešanu uzmanīgi, superīgs sportveids, stirnbuk, viss tā kustība. Es vienkārši sajūsmā, reku, rīmī, maratons, super, bet uzmanīgi to slodzes celšanu, jo tas baigi var nostrādāt negatīvi, un tad man vēl viens tāds novērojums, ka jo vēlāk tu dzīvē sācis regulāri skriet, jo droši vien risks kaut ko sačakarēt ir lielāks. Tie, kas varētu teikt, ir uzauguši ar skriešanu vai, nezinu, mēs varbūt ar riteni vai tam līdzīgi, nu tie jebkurā brīdī uzkāp uz riteņu, un viņi tā, es te ērti jūtos un visu, un tāpat arī ir skrējējiem. Un varbūt nereti, kad veselība sāk iet uz leju, atkal tur zin kā biznesa, kas ko, un tāds, vēderiņš kaut kas. Nu, skriešana nav tas, ar ko varbūt jāsāk, varbūt ar riteni. Labi, es aizvirzījos, no tēmas, bet man velo nesaistās ar vienu kaut kādu konkrētu biežu veselības problēmu. Ja mēs salīdzinām par veselību starp amatieru un profesionālo sportu, ir tāds mīts, un apstiprina tagad, vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība, ka profesionāls sports nav veselīgs. Un amatieru sports ir veselīgs. Kaut kur ir tā robeža, kur tur, nezinu, līdz 10 stundām trenē nedēļā, un jau iet tur 25 stundas nedēļā treniņu varbūt, un pat vēl vairāk. Tad varētu arī balstīties drīzāk datos, lai man nav jāmurgo, un tā doma ir, ka, ja mēs paņemsim atkal riteņbraukšanu, kas mums saistās ar skābekļa maksimālo patēriņu, to aerobo, tad dzīvildze vai cik ilgi dzīvos profesionāls pret parasto, ja godīgi tur nav dati, kas saka, ka profesionāls mirs ātrāk. Vai tur būs sirds kaut kāda drusku pa lielu izstiepu un tam līdzīgi? Jā, tur būs. Lielās stundas taisa lielas sirdis, pārslodzes var būt, aritmija var iestāties ātrāk, jā, tādi dati ir. Paņemam citu sporta veidu, atkal nabaga bobslēja, bet labi, tas nav daudzskaitlīgs, bet, piemēram, tur superštanga, varētu teikt, katru dienu, tās muguriņas spiežās kopā. Tas īsti nav normāli. Droši vien, ka dzīve varētu būt problemātiskāka pēc karjeras. Tāpat laikā droši vien cilvēkam, kas ir sēdošs darbs un nedara neko, viņam dzīve būs daudz sliktāka. Tā kā es neteiktu, ka profesionāls sports nogalina cilvēks, mums jāskatās atkal pa kuru līniju. Es teiktu, ka viņi ir ok, un tur viss būs kārtībā, ja tu normāli arī kustēsies pēc karjeras, un tu noteikti būsi veselāks kā tas, kas nedara neko. Ja mēs tādā, protams, ka ļoti man gribēs tev daudz jautāt, bet esam pieskārušies, bet ja mēs tā apkopotu par to apjomu, daudzumu, intensitāti, kas būtu tāds zelta vidusceļš? Klausīties sevi, vai pieturēties, tomēr pēc drošinē treniņš jāiet pa visu garu. Tāds, mēs amatieru sportistam. Lielā līnija ir, tāda pirmā man atbilde nāk prātā ar to pašu atjaunošanos. Tas jau nav tā, ka tu piedzimst, vai tev ir, vai tev nav. Tas ir darba rezultāts. Regulāri darba rezultāts. Un ja tu turies pārslodzes, kā saka, drošajā zonā, un dari to gadus 10, bet reizē trenējies sākumā, 3 stundas nedēļā, pēc tam 4, pēc tam 5, 6, tad arī no 10 stundām nedēļā tu labi atjaunosies, ja tu būsi plānveidīgi uz to gājis 10, 12 gadus. Lai cik tas jocīgi pašam izdevās arī to sākt saprast, jo regulārāk un vairāk tu braukā, jo no tiem treniņiem, kā saka, Skujiņš atjaunojas droši vien ātrāk pa pusrīgu kopā. Tā tas vienkārši ir, bet viņš tur nenonāca šitā. Cik ir vidējais aritmētiskais un kā parastam cilvēkam,
Es saprotu, ka man kaut kas jāatbild, tā kā GPT čatam, man vienmēr kaut kas jāatbild, bet man tad uzreiz tā, no kurienes tu nāc? Kas ir tavs? Un tad es tev iemetīšu uzreiz. Piemēram, uzbūvēju modeli. Es biju jaunāks, man nekas neinteresē, es braucu tikai riteni, tā kā man tas bija jaunībā un vispārējais pofīgi ātri mācības, tur medicīnas studija nav svarīgi. Aizbraucu uz universitāti, bāms treniņš un tā, diena izdevusies. Es domāju, daudz saprotu, par ko es runāju. Un tur es dzīvoju kaut kādam 12 stundām nedēļā, tad tas viss nogāja lejā, tomēr eksāmeni vēl kaut kas ko, un es domāju, davai atkal pabraukšu. Bet tas apjoms tur kaut kur dzīvo, un ja tu esi dzīvojis ar 12, tad es domāju, tu vari ar 4 sākt mierīgi. Bet ja tu esi dzīvojis ar 0, no 4 neatjaunojas cilvēki. 4 reiz pa stundai ir nopietnas slodze cilvēkiem, kas to nav darījuši. Un tur mums jāsāk ir 3 reizes pa pusstundai. Un ļoti svarīgs ir izējas pozīcija, un es gribu teikt, ka atjaunošanās arī ir regulāri treniņu produkts. Protams, ģenētika, bet man liekas vairāk darbs. Un kā ir ar motivāciju? Bieži cilvēki sāk kaut ko ļoti entuziastiski, un tad pazūd pēkšņi tā motivācija. Kas ir varbūt, tur šiem tie cēloņi ļoti daudz, bet kas ir tie populārākie? Jā, man tā, kā sāpīgie jautājumi uzreiz ir jauniešu motivācija, kad viņi beidz braukt, kad, tas ir īstenībā gati paaicināt jums pārunāties, viņam liela praktiska pieredze. Es tikai redzu, ka tu mači to sunu un viss beidzās, bet kuram tas ir, kuram nē, un kurš izsīkst, un kurus spiež vecāki brauk, vai nezinu, kaut kādā veidā balvas vai tam līdzīgi. Runājot mazliet gudrāk, man tagad, kā pašam puika auga visu, un viņš ir tieši periodā, kur ārējā motivācija sāk lēnām pārslēgties uz iekšējo. 8, 10 gadi tur. Es tā redzu, ka viņam sāk kaut kas tā kā pašam no iekšas interesē. Nevis tāpēc, ka kaut ko mēs tur nopirksim vai aizbrauksim uz kino, kas ir maziem bērniem normāla ārējā motivācija. Un tad mēs skatāmies, cik ir iekšējā motivācija. Šies braukt ar riteni, tur var aizliegt, un šies tāpat braukt ar riteni. Tad brīdī vecākam trenerim vai kam parādās tā, starp citu Oskars Mužnieks ar par to runāt, drusku bremzējošā loma. Mēs varam braukt uz sacensībām 2 reizes nedēļā un tam līdzīgi, bet tas resursiņš, protams, ir klebo, ir skuiņi, ir tā kā, tur motivācija nav jautājums, un tur es Ivo Lakučam kaut kur piekrītu, vai kas, man liekas, tas nāca no Ivo, ka pa BMX bija laikiem jautājums, kā papildus kaut kādu motivāciju uz olimpiādi sportistiem iegūt, vai tas bija arī nesen, bet Ivo domā līdzīgi, tā kā ja mums braucot uz olimpiādi jādomā par motivāciju, tad par ko vispār jautājums? Un man gribētos šo mazliet vispārināt, ka motivācijai pirmkārt jābūt iekšējai, un otrkārt, ja pa augstu sasniegumu sportu mums jārunā par motivāciju, tad tev tur nav jāatrodās. Protams, ir psihologi, viss, bet ja nav vektors pareizais, tu no ārpus vari, ar piķi, arī nav alga kaut ko, tu vari kādu gadu paturēt, bet tas viss beidzās. Parastie cilvēki, kas vienkārši izbrauc ar riteni, tur atkal tā motivācija, manuprāt, ir jāievirza vai palielam pats ar sevi var daudz kur strādāt. Un es vienmēr saku, mums jāatrod ir sporta veids kaut kas tev patīk. Nevis, ka tev patīk sacensības, bet ko tev patīk darīt. Hokejs, basīts, rīčuks, skriešana. Sākam ar sporta veidu izmeklēšanu, pēc tam izdomāsim visu pārējo. Vai tev ir veselīgi? Nav, visu, ko. Ja mēs iestartējam pirmo virzienu ar iekšējo motivāciju, un es domāju, ka lielai daļai, kuras es šodien redzēju uz Brības ielas ritiņiem, viņiem kaut kas tur iekšā ir. Viņi nav tik lieli, lai viņi ziemā iet pa dubļiem braukt, bet tagad viņi brauks. Viss mēs vienkārši palīdzam. Tad, ja mēs paņemam tos 3 punktos par tādu cilvēku, ja mēs jauniešus noliekam malā, bet tādu cilvēku parasto, kurš tur, ir pārgurs, man ir tik daudz darba, es esmu nenormāli pārgurs, man nav tam laika. Kas būtu tāds 1, 2, 3 sports,
Pamēģinām vienkārši pirmo kaut kādu dažādu skriešanu, riteņbraukšanu. Pamēģinām, bet mazā devā. Bieži var sanākt, ka es to saprotu. Pārgurs, bērni, visi tur pats vēl vakariņas jātais, tur nezinu, kā tiks gulēt. 15 minūtes paskriet, punkts. Izēja riteni pusstunda, punkts. Bieži vien uzliekot uzreiz pa daudz, tu vēl vairāk iedzen zemē, un tad man nevajag. Sāk nākamajā dienā kājas, viss. Tas vēl klāt, bet es tīri par to psiholoģisko bieži vien uzliekot uzreiz par daudz, un tad man bieži jāsāk ar to, ka tu gribi iet skriet, tā ir sākamā 2 minūtes skrien 2 eju. Uztaisīja 20 minūšu treniņu, 2x2. Viss paskaties, kā tu jūties, un es vienmēr saku, ja tu pēc treniņa jūties labāk kā pirms, viss bija pareizi. Bet ja tu tādī vakarā un pēc treniņa esi ar zemāku enerģiju, tas ir cilvēkiem, kas strādā uz rezultātu, kas strādā uz sacensību rezultātu uz vietām. Tas var būt visi, arī tautas klasē, tie arī cilvēki strādā uz rezultātu, un viņiem ir jāiet tādā zonā, ka es pēc treniņa esmu beigts. Bet tas nav veselības sports. Veselības sportam ir kopumā jājūtās labāk pēc treniņa nekā pirms. Es gribu jau ejot uz beigām pajautāt par vienu no taviem arī sportiem. Tu iztēlojies, esi, varbūt ir smiltiņas, varbūt ir kāds akmens, kaut kāda meža taka vai piekrastītē, koki, un tu vairāk spinningo vai vairāk tomēr gruntenītēm? Tikai spinningo. Vismaz, paldies Dievam. Vispār nav jautājumu, un pumpai no cope man ir pavasarī baigi paķērus, jā. Bet kas ir tās mīļākās makšķerēšanas vietas? Tu uz dīķīšiem upītēm? Zīvis, salats, protams. Salats. Licences dabūt ir izaicinoši, bet jā, tas man pēdējos gados, tās man ir svētku dienas, tu jau zini, kā izcīnies, tur dabū vienalga kādu datumu, un tad tur brauc. Tā pārējā vasara es jau jūtu, ka sāk pavērsties, puika nezinu, kāpēc ir iekars, noķēra pirmo asarīti visu, un es jau jūtu, ka es pārvērtīšos drīzāk skolotājā nekā pats makšķerēšanā. Bet tu esi tas trakais, kas ceļās 4 un uz pirmo gaismiņu, vai? Jā, vajag, vispār nav problēma. Būs jābrauc. Un pēc tam pats kūpini, grillē? Vai? Es visu laižu vaļā. Visu laid vaļā? Jā, vispār. Neko pats nē. Zin kā, viss vienkārši. Tu atnes mājās dzīvi, tev viņu pašam jātīr, jāgatavo tam. Tas nav interesanti. Lai dzīvo. Bet tas pa 4 celšanos nav svarīgi. Jāgatavo pudeles večiem. Vajag uz ceļos. Tā kā vispār nav jautājumu. Paldies tev. Vēl pēdējā jautājuma. Kad mēs tev redzēsim uz kādas startlīnijas TV maratonos? Tas ir, es ilgi neesmu bijis, bet tās bacils ir lipīgs, un par cik es te varbūt gribu drusku uzsākt arī patrenēt kāds cilvēks, un es tiešām sen neesmu bijis sacensībās, un man liekas, ka šis ir tas gads. Varbūt mēs vēl paspēsim kādu tīzeri iemest, es nezinu, pirms sacensībām paspēsim, bet MTB maratona sezona sāks. Tagad pirmais posms mums ir jau šajās brīvdienās uz Vivus LV MTB maratona. Brauciet ar rīteni, tas ir forši, un aiziet svaru zāli un dzīve būs skaisti. Jā. Paldies tev, Jāni, par superīgo podcastu un interviju. Mums vēl ir daži skatītāji jautājumi, kurus mēs tev gribam uzdot kā atsvaidzināšanu. Nedaudz šim te tādus galvenos mēs izgājām cauri, bet... Pirmais, vai ir kāds vingrinājums, ko esi redzējis Instagramā vai TikTokā un gribi vienkārši aizliegt? Es domāju, mums nav autors šim, bet ir ierakstīts. Es varu uzreiz pavērst, kas man pirmais, ko es gribu ieteikt. Mans mīļākais, ja godīgi, ir izklpiens un staigājošais. Okay. Tāda bombiņa ar tik vienkāršu vingrinājumu šim gluteālam lielajam muskulim, kurš no fizioterapeiti man neļaus sameloties, ir mūsdienu dzīvē ir visgrūtāk aktivējamais. Un, diemžēl, arī riteņbraucieni dažiem ir nosēdāts pļokas. Lūdzu, paņemam, iztaigām, 60 izklpiens, pēc tam jūtīs šito. Pat nevajag ne hantels, neko. Kuru vajag aizliegt? Nezinu. Labi, pasarži, ejam nākamo. Tāds ļoti plašs grūti jau pateikt, būtu jārāda. Es noteikti izdomāt, bet atkal, jā. Kuram?
Viss kārtībā, ejam tālāk. Kurš ķermeņa muskulis ir lielākais drāmas karalis? Wow, labi, rītīgi labi jautājumi. Drāma, mana atkal, es runāšu droši vien par savu ikdienu. Jā. Es piecelšos. Drāma vai atslēgas moments dzīvo šeit. Dziļie muguras stabilizatori, no viņiem sākās gari stāsti, kuri var beigties gūžās, ceļi varbūt mazāk, bet tikko te nestrādā kaut kas, tā viss aiziet pa pieskari. No testiem atceros Oskaru Mužnieku, Ārni Petersonu, nezinu, kāpēc man viņi abi palikuši. Es zinu, kāpēc viņi abi palikuši atmiņā. Viņi bija kā dzelži uz riteņa. Tāds tā kā tur vispār nekustās. Tāds, un ja tur ir dzelzis, tad tā sakaba no rokām uz šiem darītājiem tev angliski energy leak, te nekas nelīkojās. Tā kā tiem var pievērst uzmanību. Labi. Cipari vai braucējs vinnē sāčus? Mūsdienas, diemžēl, labi. Bet tikai cipariem nevar vinnēt. Kreatīnas izturības sporta veidos. Vai tas ir vajadzīgs? Kurš grib nopietni zināt atbildi, tad var atnākt pie manis parunāties, bet man vajadzēs papīrs. Uz kreatīnas skatos caurmērā pozitīvi, bet man uzreiz vajag ielikt tev kategorijā, tev limitējušais faktors ir muskulis vai kardiovaskulārā sistēma. Tikko ir aizdoms, ka tas ir muskulis, jo tev pulss ir salīdzinoši zems, tu tur arī daudz stundas brauc mierīgi, viss. Kreatīns ir ieteicama lieta, paceļ darbspējas arī izturībniekam. Ja tu brauc ar video pulsu 180 vai cik, un to motorīt ir nabadzīņu litrīgo dzenu, kreatīns tikai palīdzēs viņu ātrāk nodzīt, un tos rezultāts neuzlabosies necīk. Vai nebija žēl aiziet no Latvijas Olimpiskās vienības? Un ja nav noslēpums, kādēļ tas notika? Kādēļ? Baigi, man nepatīk to iemeslu cilāt, jo, zin kā, izdegšana šobrīd ir trendīgs neims. Bet, droši vien man tas bija. Un, kā es teicu, es kaut kur sāku sagurt no tā profesionāla sporta tā spiediena, ka nevar nekur atpalikt. Un viss tās ikdienas bija tik piepakots un tāds bērni un tāds, nezinu, atklātā nodarbība basēnā, un es netieku, un tāds, es sāku justies un gurt no dzīves, pateikšu vienkārši, bet drusku es atalpojos un saprotu, paldies Dievam, tā kā sports man joprojām patīk, man acis deg, es saku, šodien pirms podcastiņa izmēģināju jauno testiņu protokolu, ko es varbūt saviem sportistiem pielietošu tādu pavisam vienkārši, it kā pēdiņās, man liekas vienkārši, bet varbūt tas tā no malas neizskatās, tā jaunības, tā sporta un velo mīlestība, viņi tādi, paldies Dievam, viņi ir mani. Un tad jau viss būs kārtībā. Bet ļoti labi, ka spēj to noķert kaut kādā momentā, saprot, kad ir pa daudz. Daļai spiestā, bet daļai tāds, zin kā, pavisam vienkārši klausos podkāstu, man ļoti patīk podkāstu, bet tāds vienkārši jautājums uzpeldē kaut kur tā, stop, vai tu šo pašu darbu gribi darīt arī pēc 5 gadiem? Man viņš nebija jādomā. Atbildi ir jā, tad droši vien, ka jā. Ja nē, tad rīkojies. Viņš nesēd, rīkojies. Ļoti labi. Kurā sporta veidā sporta ārstam ir specifiskāki uzdevumi? Riteņbraukšanā vai bobslejā? Tas ļoti sarežģīts jautājums to skatīt. Jā, es teiktu, īstākais palīgs bez liekuļošanas, un vienmēr esmu viņu slavējis sportistam ir fizioterapeits. Vienīgi, tas nav sporta ārsts. Fizioterapeits ir tas, kuram jābūt ar sportistu, viņš palīdz viņam trenēties visu, gan vienā, gan otrā sporta veidā. Man ir paveicies, ka es arī masēju un tam līdzīgi tā, un tad ritenī, piemēram, es varu iedot, kas man ir, kā mentālā biespienu maizīt, es varu iedot zināšanas, ko mēs tur varbūt ēdīsim, kā mēs labāk saliekam žēlēs sacensībās, un to visu to fizioloģijas pusi palīdzēt. Un es varu arī izspēdīt muskuli. Protams, ka, ja tev ir vairāk par 2 sportistiem, tu jau sāc sagurt, un tu vari tā kā nedēļu norukāt, tas nebūtu 3 mēnešu vai 5 mēnešu projekts, ja, bet
tur tā riteņbraukšana man tādu gandarījumu dod vairāk. Bobslejs vairāk tāds apkopes darbs, fizikālās procedūras, masāža, trauma apkope, mazāk medicīnas faktors. Labi. Jāni, kādas līdzības saskati riteņbraukšanā un lašu makšķerēšanā? Jā, it kā tu iesāki tā makšķerēšana tāda mierīga un ko, bet riteņbraukšana arī baigi mierīgā, ja godīgi. Lielākā daļa, kāpēc man liekas, ka tāda tieši garīgā darba darītājiem patīk braukt ar riteni, monotonu kustību, skriešana, ritens, tie, kas ar galvu dara, viņi bieži izvēlās tāds, es aiziešu viens pats pabraukt ar riteni, kādu podkāstu viņi paklausīšu, vienkārši atiet. Un es to dzirdu atkal un redzu atkal un atkal, ka varbūt vadošo amatu cilvēki, visi viņi vienkārši aiziet pameditēt, pabūt ar sevi, kas ir zelta laiks. Tas ceļ uz augšu atjauno tevi. Es nesaku, ka 100%, bet man tāda novērojama ir. Lašu makšķerēšana līdzīgi. Pameditē? Tu pameditē, tev ir jābūt izcerīgam. Tu klausies podkāstu makšķerēt? Nē, tur ir full focus. Tev jāredz katra straumīte, viss vizulīši, kā viņš. Tev, kā tu lasim, vilksi pātru, nebūs labi. Vizulim jāspēlē tā kā jāspēlē. Viņš nevar trakot. Es neesmu redzējis, bet Instagramā par makšķerēšanu arī liec kaut ko iekšā. Tikai viens eksperimentāls video. Tad tas jau varētu būt viens potenciāls. Bet labi. Te mums no kolēģa jautājums ir, kuram pirmajam ģimenē būs gravel velo? Kas tas ir pa kolēģi? Mini. Kaut kāds saistība veloprof? Kaut kāda viņam ir. Cik liela, bet... Iespējams, ka daļā dzimuma pārstāvēja gravelīts, kuram firma sāks uz tabūrt. Aha. Daudz nav baigi. Labi. Tā, pirmspēdējais jautājums. Pat iespējams, ka šādā krāsā. Es nezinu, mēs tur kamerā redz, bet to mēs tur vēl... Kur mums tas gājiens, to gājienu mēs tūlēs vēl paspēlēsim. Tā pirmspēdējais jautājums, 3 vingrinājumi svaru zālē. Vienkārši. Labs. Es saku, es izklupienu, vienkārši dievinu izklupienu. Tad man it kā nebūtu labi dot to pašu back squatu, bet kopumā pietupiens, izklupiens, spiešana guļus, lielas muskuļu grupas, svarīgas muskuļu grupas, ja man jāizvēlās 3, es dzīvotu ar tiem 3. Un pēdējais no viena klausītāja, vai braucot lēni var palikt ātrs? Jā, kurš tas ir? Kurš tas ir, diezin? Īsā atbilde, agrāk tā vispār senajos laikos tikai tā trenējās, katru dienu ņem brauc 100 km vienalga kādā tempā un kopumā tu paliec ātrāks. Īsā atbilde, amatierim vajag braukt lēni, bet tikai braucot lēni viņš nepaliek ātrāks. Profesionālim, es teiktu, gandrīz vai daļēji, jā. Šo pēdējo jautājumu uzdevā pats viesis Jānis Kaupe. Paldies tev par atnākšanu, paldies par superīgo podcastu un ceram tev redzēt arī trasās. Paldies tev.